par velti. Ceturtkārt, un patiesībā pats galvenais iemesls, kāpēc mēs nevaram pārdzīvot cenu kritumu, ir tas, ka mēs Eiropā esam nolikti pēdējā vietā jebkādu maksājumos, un mums nav nekādu rezervi un uzkrājumu, kā tas ir jebkuram cilvēkam. Nezinu, vai daudz Latvijā ir zemnieku, kuram ir kāds depozīts bankā nebaltām dienām. Mēs visu naudu esam ielikuši ražošanā un investīcijās, un zaimo mūsu darbu tie, kas paziņo, ka mēs saņemuši ļoti daudz, un mēs nezinot, kā strādāt un kur to naudu likt. Un kas pie tā viss ir atbildīgs? Es domāju, ka tie cilvēki, kas bija klāt pie iestāšanās līguma lauksaimniecības daļas parakstīšanas, Slakteris, Roze un vēl daudz citi, par kuriem mēs nezinām. Un kas tie bija patiesie iemesli, kāpēc tika nodota Latvijas lauksaimniecība? Vai tā bija personīga ieinteresētība, muļķība, spiediens vai no kāda cita, vai valstiska nepieciešamība? Par to mēs varam tikai minēt, jo patiesība jau tik un tā mums neviens neteiks. Cik ilgi Latvijas zemnieks tiks izmantot? Cik ilgi mums visas valsts budžeta grūtības būs jāiznes uz saviem pleciem? Cik ilgi mēs to ļausim? Jo tie paši rēži, tajās pašās kulītēs, joprojām valda pār Latviju. Pie visu iepriekš minētā vēl es gribu pieminēt arī tatāru, mongoļu, dāņu un īru invāziju Latvijā. Mūsu zeme arvien vairāk nonāk ārzemju pilsoņu rokās. Vai mums to vajag? Vai mēs gribam būt pēc dažiem gadiem Dānijas vai Īrijas province? Es domāju, ka nē, mums visiem mīļa ir sava. Paldies. Mēs taču negribām, lai mūsu Latvija